Viens no mūsu zināmiem un cienījumiem arhitektiem man teica, tas ir ļoti, Oļegs, nepareiza prakse, ka to ar tādam spiltam krāsam risinā. Te bērni piedzim peleka vidē. Un bez ilūzijām viņiem vajadzētu saprast, ka turpmāk dzīve arī būs peleka. Man ir cits viedoklis. Es domāju, ka vajadzētu radīt, ka tā dzīve ir cita. Mūsu pienākums mainīt šo vidi. Un daram to par normu. Šobrīd, pēc dažiem gadiem, norma ir šis bērnu dārzs. Viņš arī ļoti skaisti iekšā arī ar interjeru noformēts. Tiem simtiem tūkstošiem cilvēkiem, kas dzīvo Rīgā, tāda situācija mainīt to vidi. Tas ir mūsu, kā Rīgas domes deputāts, Rīgas domes vadītāja pienākums.